Čau! Šajā video es atbildēšu jūsu uzdotajiem jautājumiem man Instagramā. Vai es filmēšu dzemdību pieredzi? Gribētos, bet es nezinu, kā sanāks un kā es jutīšos tajā dienā. Kādas, manuprāt, ir galvenās vērtības attiecību pamatā? Kvalitatīvi pavadīts laiks kopā, viennozīmīgi komunikācija un tas, ka jūs reāli esat draugi un katru dienu pie tā strādājat. Kad beidzot būs atlaides, slīvlīs skropsta augšanas serumam, kāpēc netaisa atlaides vienu reizi tik ir bijusi. Produkts ir kvalitatīvs, labs, cilvēki to pērk, un vairāk kā puse no ieņēmumiem aiziet nodokļos, pašizmaksā un vēl 101 lietā. Tāpēc mēs nevaram visu laiku taisīt atlaides. Bet ar kodu LIVA15 saņem 15% atlaidi. Cik bieži bērniņš puncī kustās vai pa naktīm nav traucējoši gulēt? Sākumā meitiņa kustējās ļoti daudz, tagad arī, protams, daudz, bet tās kustības ir krietni savādākas. Sākumā viņas bija šādas, tagad viņas ir šādas. Pa naktīm man vispār netraucē gulēt. Es kaut vai ejot gulēt jūtu, kā viņa kustās, bet apguļos sāna un viss es nejūtu, es aizmiegu, tā kā ar to man nav problēmas. Kā es sadzīvoju ar nezināmo un vai es jūtu trauksmi, ja nav konkrēta plāna? Manuprāt, nezināmais ir uz katra stūra. Un nekas dzīvē nav garantēts. Teikšu tā, ka es īsti nedzīvoju pēc konkrēta plāna, es dzīvoju kā sanāk, un visu laiku cenšos darīt to labāko. Vai es uztraucos par to, kā mainīsies mūsu attiecības pēc dzimšanas? Es teiktu gan jā, gan nē. Es zinu, ka mūsu attiecības ir stipras, ar labu pamatu, bet, protams, esot divatā, tas ir pilnīgi savādāk nekā esot trietā. Ir īpaši, ka bērniņš būs iznācis no manām miesām, es nestādos, cik ļoti es viņu mīlēšu. Tāpēc mums ar vīru būs jāturpina strādāt pie savām attiecībām. Tāda es ticu, ka tās noteikti izdosies. Tāpat kā līdz šim. Kāda sanāk dekrēta nauda pašnodarbinātajiem? Manuprāt, es esmu dzirdējis, ka pašnodarbinātajiem tur nav tas labākais procents, tāpēc es biju SIA un pati sev maksāju algu. Bet, lai izmaksātu sev algu, katru mēnesi nodokļos nācās samaksāt apmēram 45%. Vai es gāju kādos kursos grūtniecības laikā, lai sagatavotos dzemdībām, vai bija noderīgi? Es gāju mīļotavas kursos, bija ļoti noderīgi. 4 lekcijas, 1,5 stundas garumā, online, un tās visas es esmu noklausījusies un nereāli noderīgi. Vai jau no paša attiecību sākuma zinājām, ka gribam būt vecāki? Viennozīmīgi, noteikti, jā, bet mēs visu laiku zinājām, ka nav īstais laiks. Jo tad, kad būs bērniņš, tas būs uz visu mūžu. Tāpēc mēs sākumā vēlējāmies pavadīt laiku divatā, ceļot, strādāt. Protams, to var darīt ar bērnu, bet tas ir krietni grūtāk. Tāpēc mēs 4 gadus bijām laulībā un tikai tad izvēlējāmies tikt pie bērniņa. Ar kādām grūtībām es saskāros grūtniecībā? Sākumā man bija ļoti slikti. Tas bija no 2. līdz 3. grūtniecības mēnesim. Bet pēc tam es īsti neesmu saskārusies ar tādām baigām grūtībām. Es esmu 38. grūtniecības nedēļā un pēdējās nedēļas laikā mans puncis ir krietni izaudzis. Tāpēc tās ir vienīgās grūtības, ka pēdējā mēnesī, pēdējās nedēļās ir vienkārši grūtāk nesēt to smago vēderiņu. Bet tas arī nav nekas traks, jo es zinu, ka tur iekšā ir mana mīļā skaistā meitiņa. Piedod par tik intīmu jautājumu, bet vēlējos jautāt, vai intīmā dzīves stāvoklī esot tev ar vīru nesagādā grūtības vai nērtību. Mūsu gadījumā vispār nē. Manuprāt, tas ir pilnīgi dabīgs process un tam īsti nevajadzētu sagādāt grūtības. Ja nu vienīgi ārsts tev nav noteicis grūtniecības laikā to nedarīt, no kā es visvairāk baidos saistībā ar dzemdībām? Par to, ka no manis iznāks šitik liela pleci. Galva būs mazāka, bet pleci. Tā kā es to dabūšu ārā, es nezinu, bet ja jau mēs visi šādi esam ieradušies šajā pasaulē, tad es ticu, ka man arī izdosies. Vai nebija bail tik ātri atklāt internetā, ka esmu stāvoklī? Es atklāju jums visiem, ka es esmu stāvoklī 4. grūtniecības nedēļā, un man vispār nebija bail, jo drīzāk būtu muļķīgi, ja es to no jums slēptu, tad kaut kas notiktu, un tad es nevarētu jums to pateikt, tāpēc es vienkārši zināju, ka man viss būs kārtībā. Un, ja arī nebūtu, tad es jums arī pateiktu, man vispār nebija bailes, vispār to nesaskatu kā kaut ko tādu, ko vajadzētu slēpt. Vai es dzemdēšu bez epidurālās? Es labprāt ar vislielāko prieku, jo, manuprāt, tas ir dabīgs process un es varu izturēt bez epidurālās, bet tad jau redzēsim, cik ļoti es to varēšu. Varbūt es pēdējā brīdī teikšu, lūdzu, palīgā. Es ticu, ka mans organisms ir spējīgs uz to, bet galvenais, kas, manuprāt, dzemdībās kontrolē visu procesu, ir šī vieta. Tavas smadzenes, un ja tu domā, ka ir grūti, tad būs grūti. Ja tu domās, ka es to varu, tad tu arī to varēsi. Runāt gudri ir viens, otrs redzēsim, kā man izdosies. Es ceru, ka tev patika manas atbildes uz jūsu jautājumiem. Drīz jau meitiņa būs klāt, tāpēc varbūt šis ir viens no pēdējiem, vai varbūt pat pēdējais video, kur jūs mani redzat 2 vienā. Čau!